Tad sanāk, ka šo te antagonistu, par kuru tu šobrīd stāsti, skolā bulijoja. Jā. Un ļoti bieži, draugi, šīs te saknes mūsu vilaniem, mūsu storijos, ir meklējamas agrā bērnībā. It's ya boys! It's ya boys, motherfucker, jau. Tā gandrīz pateicu to, ko teikt nedrīkst. Sveiki, dārgie draugi! Sveiki, draugi! Ar jums mēs, kā vienmēr, mēs esam šeit. Šeit. Jā, un kārtējo reizīti, kā kārtējs siltais vakariņš ar jūsu puišiem, un True Crimes gaida visus mūs. Jauna diena, tātad šodien storijas no Danča puses. Jā. Atgādinam mūsu cienījumiem skatītājiem, ka ir iespēja vienmēr vinēt tādu krūzīti. Ļoti nav fakts, ka jūs tādu vinēsiet, taču iespējas vienmēr pastāv. Jā, tūlīt arī izstāstīšu noteikumus. Atceramies, Dancis stāsta, neatklājot detaļas. Jūs minat, es minu. Pirmajiem 10, kuri atminēs Danča galveno antagonistu šajā sērijā, mēs izlozēsim vienu no jums, un viens no jums saņems šādu krūzīti ar mūsu logo. Ja kāds nesaprata, pirmie 10, kas paspēs ierakstīt komentārā pareizo vārdu un uzvārdu, starp šiem 10 arī tiks izlozēta šī jaukā krūzīte. Ja visi 10 nedabūs zabēji, nebūs. Aizmirstiet vienkārši par to. Mēs neesam tik bagāti. Nu, ko dāk? Kā tev šķiet? Par kuru pasaules daļu šoreiz ies runa? Tā. Pareizi, es neatklāju tādas lietas, kā arī neatklāju neko no saviem stāstiem. Jā, draugi, atceramies, ka ne tikai jūs, bet arī es nezinu. Jā. Bet es esmu pārliecināts, ka storijas notiks Amerikā, jo visi Danča stāsti ir bijuši par Ameriku, tāpat kā mani. Nē, ne visi, bet nu pohuj. Tātad stāsts sāksies no pašas bērnības. Kā jau nereti tas gadās, visas mūsu problēmas nāk no bērnības. Īsumā stāstot mūsu antagonista dzīves gājumus, ir jāpaskaidro tas, ka viņa dzīve šķietami nebija neko īpaša, ja neņem vērā to, ka viņu drausmīgi čmorīja skolā. Sākums visam stāstam meklējums bērnībā. Jā, mūsu antagonists cieta skolā. Viņu bulijoja. Kaut kāds specifisks iemesls, kāpēc, vai iemesls, kā vienmēr atrod? Īpaši štatos, maziņš spoilers, jā, tas bija štatos. Es zināju, ka būs štatos. Jā, un tam īpaši ļoti bieži meklē kādu īpašu iemeslu, jā, lai kādu bulijotu. Tas ir tāda ļoti pašsaprotama lieta, ļoti diemžēl, un šis gadījums ar ko neatšķiras. Ja? Taču problēma nav tikai tamā. Problēma ir arī tamā, ka atnākot mājās no šīs brīnišķīgās vietas ar nosaukumu skola, mūsu antagonists nesastapās ne ar ko citu, kā ar konkursu turpinājumu. Tad sanāk, ka viņu bulijoja gan skolā, gan mājās. Tieši tā. Puses. Tieši tā. Māte, tēvs vai brāļi? Tēvs. Jā. Neko neatklāšu ne par brāļiem, māsām, mātēm un tā tālāk. Šeit mēs pieķersimies tikai pie tēva, un tēvs šo dzīvi vieglāku nedarīja viņam. Neko, tā dzīve gāja, un
kaut kā viņam nācās to visu pārdzīvot, un pa visiem šiem jaunības skolas gadiem nekas šaušalīgi trāks nebija noticis. Vienmēr sakot, nekādas psihopātiskas parādības nav, bet man uz brīdi radās doma, variants. Vēl par agru. Es teikšu, šeit daudz kamā tas var trāpīt. Bet ir variants. Saki droši. Dāmers? Nebūs Dāmers, jā. Man Dāmeras tas, es teikšu godīgi, viņš man nekad nav vilinājis, nekad nav interesējis. Es nezinu īsti pat kāpēc. Es pat neesmu skatījies to leģendāri slaveno seriālu. Es viņu esmu skatījies, un skatītāji, tie, kas ir trūkrēm cienītāji, noskatieties tīri daļa aktieru spēle. Konfliktīte. Dzīve gāja, viņš uzauga un atklāja sevi vienu, patiesībā nevienu. Atklātajā informācijā, teiksim, tā bija tikai viens viņa talants. Viņš bija ļoti labs maizes cepējs. Maizes cepējs. Jā. Tātad bērnībā bulijots, gan skolā, gan no vecāku puses, un viņš bija labs maizes cepējs. Sanāk, viņš, kamēr bērns strādāja, pusaudzis? Vai jau no pieaugušā vecuma, un tā, viņš sevī, teiksim, tādu talantu atklāja. Nenāk prātā, man uz doto brīdi neviens kāpēc es to saucu par talantu? Viņš bija pieprasīts šajā sfērā. Viņš tiešām ļoti labi to darīja, viņa produkciju pirka. Kaut kāds kanibāls, kas tur bulciņās gaļu ceps iekšā? Nē. Krievijā atkrīt. Līdz ko mūsu stāsta varonis, antagonists, pareizāk sakot, trāpīja vienā nelabajā situācijā, kuras vaininieks bija viņš pats. Principā es teiktu, ka te viss ir vairāk vai mazāk saprotams. Jebjot kādam, ko tu te pateiktu? Vai tā bija bērnības trauma, vai kādi citi apstākļi? Pārcepa bulciņu? Nē, viņš pārcepa, tiesa gan ne bulciņu, bet kaut kādu noteiktu skolas daļu. Ar tiešo liesmu, ar uguni. Aizdedzināja skolu? Tieši tā. Labi, protams, nekas labs šajā notikumā nav. Un kaut ko dedzināt, jebkādīgi savādāk iznīcināt nevajadzētu. Zin kā? Labāk, lai viņš vienkārši aizdedzina skolu, nekā ka viņš uztaisa skolu šūtiņu, kas arī varētu būt. Protams, ja mēs salīdzinām tā, tad pie tam, ka viņa dedzināšanas rezultātā, cik ir zināms, nav ne cietušo, ne mirušo. Uz doto brīdi nav man pagaidām nojausmas, bet labi. Bet līdz ar to visu sanāca vēl viena ļoti nepatīkama situācija. Viņu apcietināja, viņu noķēra. Labi. Un kamēr viņš bija apcietināts, ar viņu izšķīrās viņa sieva. Pagaidi. Man likās, ka viņš skolu dedzināja kā pusaudzis. Viņš jau ir pieaudzis, strādā maiznīcā, un viņam ir sieva, un tagad viņš izdomā vienkārši iet atriepties par bērnību. Neviens īsti skaidri nezina, kāpēc viņš to dedzināja. Versijas ir visdažādākās, bet atceramies, es atklāju tik, cik es atklāju savos stāstos, lai jums neiedotu drusku pa daudz informācijas. Tā ir sansis, ka viņš jau bija precējies. Ja mēs teiksim nopietni un godīgi, ne tā kā viņš bija ļoti ieinteresēts šajā laulības dzīvē un tā tālāk. Es vispār uzskatu, ka precējās viņš tikai tāpēc, ka ir pieņemts precēties, sākot no kaut kāda noteikta vecuma. Vai arī tētis piespieda, viņam tomēr ir stingrs tētis bija. Jā. Un tā arī viņa dzīve gāja, tiesa gan izējot no apcietinājuma, viņš bija apcietināts kaut kādus dažus mēnešus. Kaut kāds gan jau huligānisms. Tieši tā, jā. Viņam tādā ziņā ļoti paveicās, ka nebija ne cietušo, ne mirušo. Bet izējot no apcietinājuma, viņš uzzināja, ka viņu ir pametusi sieva. Jā. Gadās, protams, viņš to visu smagi pārdzīvoja un bija ar to visu neapmierināts. Un kā tev, Dagni, šķiet, ar ko rezultējās visi šie pārdzīvojumi un vispārējais? Daudz heita es jūtu puikā iekšā jau no bērnības vien, plus bullyings, tētis heito, ieliek cietumā par skolas dedzināšanu, sieva
izšķirās, daudz heitujot, ar ko tas varētu rezultēties. Par cik šis ir mums trūka raimstāsts, laikam viņš izlems ķerties klāt pie kaut kādām noziedzīgām darbībām. Iespējams, tā padomātu daudzi un visi. Taču tā vietā viņš uzsāka jaunu laulības dzīvi. Jā. Bijis laimīgs savā laulībā. Labi, bet zinot mūsu šos te stāstus, tieši tā. Te nebūs pozitīvs iznākums. Jā. Ja vien tavs vārds nav D.B. Coopers. Šīs stāsta varonim nav vārds D.B. Coopers, taču ar lidmašīnām viņam tik tiešām ļoti ir paticis lidināties. Es pat vairāk pateikšu, viņš ir pats bijis arī pilots. Tikai mazām lidmašīnām, tādām, lokālām, tipa kukurūzņikiem. Paga, kaut kas man nav galvā, bet kaut kur es esmu dzirdējis šo te par kukurūzņikiem, tā kā pilotu, bet kaut kas nāk atmiņā, bet uz doto momentu laikam vēl nesalikšu. Vēl kaut kādu papildus info man vajag. Jā. Huinā! Mūsu antagonistam tikko gan ziņa vārdu nosauc. Bija vēl viena tāda īpašība, viņš bija diezgan noslēgts cilvēks. Introverts. Diezgan ļoti introverts, diezgan ļoti noslēgts introverts. Davai tā mēs to noformulēsim, ja? Tieši tāpēc neviens baigi daudz nezināja, ar ko viņš nodarbojas un tādā garā, un kā vispār rīt viņa dzīve, taču nevienu tas arī dikti neinteresē. Viņš nebija ļoti draudzīgs, viņš ne tā kā tur baigi kompānijās kaut kādā stūsē vai kaut ko, un tā dzīvoja savu dzīvi, periodiski lidinājās ar savu ļotņiku. Tas bija viņa ļotņiks? Jā. Tad jau viņš bija diezgan bagāts, ja? Es nemācēšu teikt, no kurienes viņam tas ļotņiks bija, ja, un tādā garā, vai cik bagāts viņš bija, nabadzīgs viņš nebija noteikti. Jā. Un šeit mēs nonākam līdz vienai dienai, tad, kad uz policijas iecirkni ieradās, kā tev šķiet kas. Es neprasu tev konkrētu vārdu vai uzvārdu, tagad nepārproti, tas būtu neiespējami. Varbūt tu vari nosaukt kādu profesijas pārstāvi. Viņa sieva. Tu zini tādu profesiju ar nosaukumu sieva? Feministis tevi apēdīs šitajā brīdī, Dak. Smieklīgi tev? Nē, bļeļ, man. Tur bija moments. Es jūtu profesijas pārstāvi, man informācijas bišķi par maz. Informācijas tik tiešām ir bišķi par maz, bet mēs varam pieņemt, ka šī profesija saucas prostitūcija. Prostitūcija. Jā. Puikam patika, viņš novērtēja šo te profesiju pārstāves. Respektēju. Es gribētu tev teikt, ka jā. Man tieši tāpēc ar to būs saistīts mans nākamais jautājums. Kā tev šķiet, kāpēc tik senas profesijas pārstāve? Vissenākās. Ieradās uz policijas iecirkni. Un kā tas varētu būt saistīts ar mūsu šī vakara antagonistu? Visdrīzāk puika ņēma šīs te vissenākās profesijas pārstāves pakalpojumus. Un vai izlēma nesamaksāt, vai drusciņi skarbāk, brutālāk piegāja visam procesam, kā rezultātā iespējams protagoniste šajā storijā, cik es saprotu, izdomāja pasūdzēties policijai. Tu esi ļoti tuvu patiesībai šobrīd. Bet ne līdz galam, Bet drusku nedavelts. Aha. Un tagad mēs taisām tādu nelielu ankatu, tad, kad jau pilnīgi visi mūsu skatītāji, kam kaut cik interesē true crimes, saprot, par ko iet runa šajā stāstā. Pagaid, tu gribi teikt, ka viņi jau saprata, es vēl nesaprotu. Jā. Jo lidmašīna, maiznieks, noteikti aspekti no bērnības, es domāju, jo jums visiem lika saprast, par ko iet runa šajā stāstā. Man liekas, tu viņus vērtē pārāk augstu. Nav heits, ja, bet man ir detektīva prāts, un ja es vēl netiku līdz risinājumam, bet varbūt kāds no jums patiešām, bet pagaidām es vēl... Man kaut kas virmo galvā, ja es kaut ko šādus te faktus, ko tu mini, esmu dzirdējis, bet es pagaidām vēl nesavelku.
To labi, tu nesavalc. Bet tagad mēs taisam nelielu ankatu un pārbīdam kameru, nosacīti, uz drusku citu vietu. Tā vieta saucas Mājiņa, kur mūsu antagonistam tik tiešām patika izklaidēties ar vieglas uzvedības meitenēm. Ja, kā izrādījās, viņam ir atsevišķa vesela māja, par kuru ne tā kā daudzi zinātu. Lai nokļūtu līdz tai mājai, vajag lidot ar lidmašīnu. Tur tik vienkārši nenonāksi ar citiem transportiem. Varbūt tāpēc, ka tur nemaz nav ceļu un tur ir meži. Tagad gan skatītāji. Tagad, ja jūs bijāt sapratuši pirms tam, super, bet es sapratu šajā momentā. Šajā momentā tātad man jau ir skaidrs šī stāstā antagonists. Tā arī protagonists ir skaidrs šajā stāstā. Tagad arī es pat esmu drošs, ka tu viņas vārdu zini. Atgādināšu jums, pirmie 10, kas komentāru sadaļā ierakstīs šo te mūsu stāsta antagonistu, kuru šobrīd es atminēju, viens no jums tiks izlozēts un saņems šādu mūsu shade krūzīti. Galvenais ir reakcija. Detektīva prāts. Un tad priekš tiem, kas nesaprata. Mūsu antagonists ne tikai, tā teikt, izklaidējās ar vieglas uzvedības meitenēm. Viņam patika viņas arī piesiet tajā pašā mājā un turēt pret viņas gribu tik, cik viņš uzskatīs par vajadzīgu. Jā, tas ir šausmīgi. Jā, tas ir nepieņemami. Bet tas tālu nav viss, kas ar viņām notika pēc tam. Sekojoši, tad, kad kādu laiku mūsu antagonists paturēja meitenes burtiski uz ķēdes savā slepenajā mājā, viņš uzsāka vienu jaunu, atļaušos to nosaukt par akciju. Aktivitāti. Viņš laida ārā meiteni no mājām, noņēma no viņas ķēdi un teica, ka tu vari skriet un tev ir noteikts laiks uz to, lai aizskrietu. Un tieši šeit tādām meitenēm viņš atklāja vēl vienu savu talantu. Viņš bija ļoti prasmīgs mednieks. Un domāju, ka līdz ar to visu nav jāskaidro, kas tika medīts un ar ko tas parasti viss beidzās. Tikai viena vienīgā no šī visa spēja izbēgt, un tikai pateicoties tam, viņu noķēra. Kā viņa izbēga? Atpiņķerēja ķēdi, Bet pie kuras bija piesieta. Pēc tam, kur viņa devās? Kā viņa nokļuva līdz civilizācijai, pēc tam tas ir atsevišķs jautājums. Es pats jau godīgi nezinu. Un tā, vai neatceros, vai nezinu. Dai nav tas svarīgi. Lūk tā, dargie skatītāji. Domāju, vai paredzu, ka vairums no jums saprata, par ko iet runa šajā stāstā. Taču, ja ne, rakstiet savus minējumus komentāros. Kā jau teicām, pirmie 10, kas uzrakstīs pareizo variantu, starp jums tiks izlozēta šī skaistā krūzīte. Un jums būs iespēja no tās malkot gardo kafiju. Vai monstru. Vai pivāsu. Abjibāsu. Starp citu, pieminēšu vēl papildus faktoru. Ja? Tad, kad šo te antagonistu, kuru es uzminēju, notvēra policija, viņš teica, ka Krievi vainīgi pie šī te viņa notikuma. Vai ne? Un naturē. Naturē, jā. Jā, bija tāds, jā, bija. Bet kāpēc nav zināms, ja? Viņš vienkārši heitoja. Tāpēc arī piederēja Krievijai savulaik, jā. Paldies, kā atklāja, ka šeit būs pīp, jā. Nebazar. Paldies. Jā, dārgie draugi, tāds bija mūsu šīs dienas stāsts. Miniet, man kārtējo reizi ir izdevies uzminēt šo te stāstu. Un ko varat darīt jūs? Jūs varat ieteikt, kuru
no nākošajiem keisiem jūs vēlaties, lai mēs apskatām. Mēs zinām, ka mēs esam saņēmuši jau pieprasījumus par zodiaku, bet vēl varbūt ir kāds keiss, kas jūs specifiski interesētu. Tās keiss, par kuru nobalsos visvairāk cilvēki, to mēs arī apskatīsim. Atcerieties, Dancis stāsta neatklājot detaļas, taču es stāstu par lietām, kuru notikumu attīstība un iespējamie vaininieki līdz pat mūsdienām vēl nav atklāti. Tiekamies nākamreiz. Mēs Esam šeit. Noteikti pieminēšu to, ja mūs skatās gadījumā kaut kādi jaunāki skatītāji. Šis šovs nav priekš bērniem, ja? Bet ja mūs skatās jaunāki skatītāji, izturieties tomēr pret saviem dienas biedriem ar cieņu un lūdzu bez paziņojuma. Kā arī vecāki izturieties adekvāti pret saviem bērniem, klases biedri pret saviem klases biedriem un visi. Nevienam nav devis tiesības par kādu ņirgāties emocionāli un tā tālāk pazemot, nospiest un tādā garā. Jūs primāri nedarat neko labu, veicot tādas rīcības, un otrkārt, jūs nekad nevarat zināt, ar ko tas beigsies priekš jums. Jā, mēs esam ļoti pret bullyingu, mēs neciešam šo tēmu. Un, ja gadījumā ar kaut ko tādu saskaraties, noteikti vērsieties pēc kaut kāda veida palīdzības. Un, ja gadījumā jūs esat bully, centieties neattapties šajā mūsu rubrikā True Crime, jo gadīties var visādi.